Laikam, tā varētu būt, jā. Jā. Pat visas neko. Tur ir 8, domāts 80 gadu. Tūba drusciņi, jā. Un tālāk tur mēs redzēsim, tur, kur mēs dodamies, tur ir tā atpūtas vieta, publiski pieejama. Ja jums kādreiz sanāk šeit braukt garām, droši brauciet, rīkojiet piknikus, rīkojiet svētkus, tā ir publiski pieejama vieta. Tā gan ir tapusi pateicoties pašvaldības projektam Darām paši. Uzrakstījām projektu, dabūjām naudu, Ineses koki un koku mākslinieka darbs un šīs vietas koki, jā, dzimtas. Un ir tapusi ļoti forša vieta. Mēs tur ar literātiem pavasarī talkojām, atdžungļojām to pļaviņu. Milz darbs ir. Jā, un tāpēc ir tāds milzonīgs gandarījums par to, ka jā, tu tiešām nevarēja iziet. Ir tāds šose ir iztrenerēta un tā, un mums ir vēl viens projekts. Tūlīt tagad šis ir izdarīts un uzreiz ir jāievelk, jāpiepoš vaigi. Es piebildīšu, ka šeit vēl arī ir taku taciņas, tur ir dīķis, jā, kas tā kā arī ir, kuru apdzīvosim. Tā kā te augs un augs. Ar laiku izdarīsim visu, jā, bet tagad mēs taisīsim projektu, kur arī mēs kultūras projektu konkursā arī dabūjām finansējumu. Baltā vilka ceļš māju. Jā. Šeit dzīvo par Latvijas dzīves. Ir arī video, ja kāds grib redzēt tuvāk. Bet šis ir iecirties ni un ni. Viņā pusē govs baro ar sviestu. Kad govs ir nobarots, tās nokauj un izbaro kazu. Vista izdēja vista olu. Vārna izdēja vārnu olu. Pūce izdēja pūc olu. Pūpe izdēja pūp olu. Sīpe izdēja sīp olu. Ābe izdēja āb olu. Tad vēl oze ozolu. Nu, ir jūdzes pilns. Un tāpat plencis aprakts tiks. Visvieglāk izskaļams būs čiks. Nekas šeit īpaši nenotiks. Varbūt vien žēlsirdīgā māsa uz pieres plaukstu kādam liks. Jā, tas būs daudz, bet nekas īpašs jau tādēļ nenotiks. Otra dzīvīšana. Es gribu pateikt paldies tiem cilvēkiem, kas ziedoja vai nu traukus, ļoti labus, pilnīgi jaunus, vai nu naudu, jo mēs nopirkām pilnīgi visu, ko mums vajadzēja. Paldies Edītei, paldies Inārai, Irīnai, ko es te vēl nenosaucu, Ina Balgalva mums. Jānis ir rakstījis, ka tādas vietas te nav nekā īpaša. Tādas lauku mājas ir Latvijā tūkstošiem. Šeit nav pat ainaviskas vietas, te nekā tāda nav īpaša. Bet tās ir viņa dzimtās mājas, viņš te ir uzaudzis un līdz ar to tā ir vienīgā vieta. Un tad pat bērni saka, oi, tas gan bija forši. Nu, piemēram, Vinka pinka koku loka, Vīku koku blauks. Zem tā koka lapas lasa, Minkas pinkas draugs. Kad būs lapas salasītas, abi projām brauks. 1, 2, 3, nu tu esi brīvs. Tā kā jauku paldies, Guna, ka uzaicināji un tiešām brīnišķīga vieta un lai visi jūt. Un es nocitēšu no ziedojuma teiktā par Jānu Baltvielu. Viņš bija ļoti godīgs ar sievietēm. Atceros vienu mazu ainiņu mūsu diškoku atbrīvotāju grupas autobusā.
Jānis bija ierēdis un atļāvās atlikt vienai skaistai mūsu meitenei roku ap pleciem. Neko, vairāk neko. Paskatījās uz viņas maz apkogātās blūzītas podziņām, zem kurām cēlās un dzīvojās sievišķīga elpa, un teica, kādu tev skaistu balodīšu. Nekas vairāk. Tikai tāds nevainīgs ornitoloģisks vērojums. Arī šeit viņš bija un palika ornitologs. Svecīta bērna rokās pasaulē, kurā snieg. Svecīta bērna rokās pasaulē, kurā salst. Pasaulē, kurā valda alkatība tik liela, vientulība tik liela, tumsa tik bieza. Svecīta bērna rokās. Pasaulē, kurā var būt beigās visiem piedalās. Visvairāk šī zeme ir mana, kad pavasaris to vaļā plēš. Visvairāk šī zeme ir mana, kad sanot pāri tai staigā nesteidzīgs rudzvējš. Visvairāk šī zeme ir mana, kad rudens no jaunajām vasām prom kritušās lapas mēž. Visvairāk šī zeme ir mana, kad tā mana spēka. Ornitologiem un pa Džonīts. Jā, nu, ornitologa aprindās viņu pa Džonīts sauc. Tas vārds ir tā ielips, ka savādāk viņi nevar nevien. Džonīts tur šādi bija un viņš vienmēr tādu dzīvību un jautrību ieviesa. Un tie ornitologi, zinātnieki vairāk vai mazāk tādi, ļoti tādi nopietni vīri. Tāda pieeja un ko, bet Džonītim tas skats bija tāds kā dzejniekam. Un īstenībā tas ir tas, kas pietrūkst mūsdienu ar dabas aizsardzību, jo viss tiek skatīts tāds ļoti, diemžēl tā dabas pasaule arī visiem tādiem biologiem, es negribu teikt visiem, bet lielai daļai un pārsvarā un visām organizācijām, kas par dabas aizsardzību atbild Latvijā, ir tāds vairāk tāds mehānisks priekšstats. Bet te trūks tas dvēseliskais un tas cilvēciskais, kas Džonītim bija. Māti, kā šī bērnus audzināja, bez jau vienas barbīleules, bez burbuļu košļienēm. 700 gadu vilks trusīti vajā, tīrumiem, siliem un vigām. 700 gadu jauc trusītis pēdas līdz uzduras lāčamīgai. Redzot netaisnību tik lielu, ka vilks grib trusīti apēst, grāb lācis vilku aiz čupra, to mīca un plosa un saplēš. Paglābts no briesmīgā vilka, brīvs trusītis lāča priekšā. Lācis arī, protams, ir brīvs. Un viņš aicina trusīti brīvprātīgais pateicības par glābšanu iekšā lāča cīniņā nogurušajās, izsalkušajās miesās. Tīra politikas. Jaunākās ziņas Zīmēs brīnišķīgā agļu stapa. No tik milzīgi skaista. Cik maksā smaids, ko dāvā māsa?